Sveiki, mēs esam Zēliņu ģimene. Mani sauc Elīna. Mani sauc Antra. Un mēs šajā Olainas novadā Uzvaras līdumā ražojam ne tikai ķiploku produkciju, ķiploku pasaulē, bet arī mums ir savs mazais alus brūzis, alus darītava migla, kā arī šovasar esam papildinājuši piedāvājumu ar skaistu svinību zāli un nakšņošanas iespējām glampingā. Tātad šeit 13 gadus atpakaļ šeit bija vienkārši lauks. Un viss, kas šeit patreiz ir, tas ir tāda 13 gadu darbs. Un ideja tad bija audzēt ķiplokus, darboties ar viņiem. Principā šī ideja nāca, kā saka, vairāk kā 13 gadus iestājoties, kad bija Latvijā krīze. Un šīs krīzes laikā tad es biju kā bezdarbniece, un tad arī, kā saka, nāca šī ideja ar kaut ko nodarboties. Un tajā brīdī pamanīju šo te brīvo nišu, kad varētu audzēt ķiplokus. Un tā arī tas viss darbojās un turpinās joprojām. Jā, man liekas, ir gan labās, gan sliktās dienas, kad atkal reizēm ir vienkārši par daudz visa, un mēs esam tik daudz kopā un visu laiku darbojamies. Reizēm atkal tieši ir ļoti forši, ka tu zini, ka tu vari jebkurā brīdī kaut vai nakts vidū prasīt to palīdzību, jo tie ir savējie, tā ir ģimene un nekad neatteiks palīdzību par to, cik viegli un grūti varbūt ar mums ir to, ka māma var teikt. Ķiploks laikam nebūs tas, kur ļoti raujās jaunieši, ja? Bet, protams, arī, kad vajag, tad neatsaka un palīdz. Bet visu pārējo tiešām, iespēja robežās mēs esam kopā daudz un daram daudz kopā. Principā ir tā, kad ķiploku pasaule radās, tad varētu teikt, ka gluži pirmā gadā mums tas turisms neaizgāja. Mēs ar kādu 2. vai 3. gadu sākām jau nodarboties ar turismu. Un tajos 15 kvadrātmetros, jā, mēs arī sākotnēji pieņēmām grupas. Tad vēlāk arī mēs jau mājās arī tā kā aicinājām, bet tad mēs sapratām, ka tas tā nevar ilgi turpināties, ka tas nav nopietni. Tāpēc tā kā šeit jau zeme bija, tikai nebija, kur to darīt. Un līdz ar to tad ātri steidzām, kā saka, celt šo ēku, kas mums aiz muguras ir, kura tātad ir arī gan kā ražošanas telpa, tagad jau arī gan arī viesu uzņemšanas telpa. Ar laiku mēs sapratām, ka mums patiesībā izdevīgāk un patīkamāk ir, ka cilvēki brauc uz šejieni, tāpēc mēs arī sākām vienkārši domāt, kādu vēl piedāvājumu mēs varam piedāvāt cilvēkiem, lai cilvēki brauc šurp. Tātad ir degustācijas, ir ekskursijas, ir stāstījums par šo alus stāstu, un arī mēs rīkojam dažādus pasākumus, akustiskus koncertiņus vai tādas meditatīvās mūzikas koncertiņus, brančus, mājas kafejnīcu dienu, protams. Tātad mēģinam tos cilvēkus dabūt vairāk šurp, nekā savu alu sūtīt kaut kur prom. Mēs dzīvojam pēc principa, ka pastāvēs, kas mainīsies, un tad visam vienkārši vajag kaut kā evolvēties. Ja ķiploku lauksaimniecība paliek par grūtu, tad mēs meklēsim vienkārši vieglāku veidu, kā piesaistīt klientus, lai pašiem ir komforti un lai cilvēkiem ir interesanti šeit atgriezties vairākas reizes, nevis tikai vienu apmeklējumu reizīti. Mūs visārtāk atrast mājaslapās ķiplokupasaule.lv, alusmigla.lv, tas pats arī tieši sociālos tīklos, ķiploku pasaule, alusmigla, retrīts migla. Principā visur, kur vien jūs redzat miglu un ķiploku pasauli, tie esam mēs, droši rakstiet, zvaniet, mēs vienmēr esam otrā galā.